Sveiki visiem! Atgriežamies inovācijas sviestā, Riga Food izstādē, un man uz sarunu ir uzaicināts Rihards Grāvis no Spora Lab, kurš ir milzīgs sēņu entuziasts. Kā mēs visi zinām, sēnes ir modē un arvien vairāk nāk modē. Sēnes, micēlijas, tā ir mūsu nākotne. Tāpēc es arī esmu uzaicinājis Rihardu, jo viņš pastāstīs, kā tad cilvēks nonāk līdz tam, ka tu gribi ar tām sēnēm darboties un ko visu no sēnēm var iegūt. Šeit ir superprodukti, superdzērieni un gal galā kāda tā sēne tad arī pati izskatās. Rihard, lūdzu, sāksim ar to, kā līdz tam cilvēks nonāk. Jā, kā? Halo? Rihardam vajadzētu skaņu. Mēs Rihardu slikti dzirdam. Ar sēnēm, līdz sēnēm es nonācu pirms vairākiem gadiem. Pirms tam es biju latvietis vidējais, kurš zina, ir bekas, ir gailenes, mušmīras nevajagējas. Tas bija viss man zināšanas par sēnēm. Neesmu mikologs, bet nonācu nejauši. Pēc pamatprofesijas esmu programmētājs un vienkārši pētot lietas, kā es savu galveno darba instrumentu var uzturēt kārtībā ilgāku laiku, nonāca līdz sēnēm, nonāca līdz šai brīnuma sēnē, ēžu dižadatenei vai lensmēn angliski. Jā, sākām lietot uzturu bagātinātājus citu ražotāju, un tad vienkārši soli pa solim hobija līmenī radās interesi, varbūt to sēni var pats izaudzēt, un tad izaudzējām 1, tad 3, tad 4, un tagad mēs to daram jau profesionāli, jā. Bet tas ir ļoti interesanti, kā no IT jomas var nonākt līdz sēnēm. Tur tiešām ir tik daudz līdzīgi, vai varbūt tas ir tik nenormāls stresains darbs, ka cilvēks, es gribu tuvāk dabai, es gribu ar tām sēnēm vairāk strādāt. Jā, gan tas, tā kā, jā, ikdienā strādājot pie ekrāna, ir ļoti forši vakarā kaut ko padarīt ar rokām, kaut ko praktisku padarīt, kaut ko fizisku padarīt, un tas process arī īstenībā ir ļoti tehnisks. Jābūt ir ļoti precīzam, ir jābūt ļoti tīram, ir jābūt ļoti korektam pret to sēni un sanāk ļoti daudz arī automatizēt. Tagad, kad mums ir lielāks siltumnīcas, tā kā, jā, ir līdzības, bet arī tas, kad var beidzot kaut ko ar rokām izdarīt, tas ir baigi forši. Jūs sēņošanas čempionātos arī piedalāties? Nē, nepiedalos. Es esmu vidējais sēņotājs, jā. Pāris reizes gadā rudenī mēs esam mežā, mums ļoti patīk, bet mēs arī tikai zinu savas 4-5 sēnes, kuras es drīkstu vākt, pārējās neaiztieku. Jā. Ļoti pareizi. Labāk ir pieturēties pie pārbaudītām un zināmām lietām. Bet es saprotu, ka jūs esat ļoti tuvi šim te visam ilgtspējas, aprites, ekonomikas, bezatlikumu, ražošanas un visiem pārējiem sarežģītajiem vārdiem, kas varbūt ne visiem interesē, bet tas ir tas, uz ko mēs visi ejam. Varbūt jūs varat pastāstīt, kā notiek jūsu uzņēmumā, jo es saprotu, ka jūs paši audzējat, paši uzraugat, lietotājs pats var pārliecināties, kas kā notiek, pat iepakojums mums ir. Stāstiet tālāk pats, es citādi visu izstāstīšu. Jā, mēs sevi saucam par funkcionālu sēņu uzņēmumu, jo mēs nevis fokusējamies uz vienu lietu vai funkciju no sēnēm, bet skatāmies uz to sēņu dzīves ciklu kā kopumu. Un, jā, mēs skatāmies, kā mēs, kā cilvēki, kā katrā no šiem posmiem varam iegūt to labumu no tās sēnes, neatstājot aiz sevis kaut ko sliktu. Jā, un mūsu tas viss process notiek, mēs mērķējam uz bezatkritumu ražošanu. Sākam mēs ar sporām līdz sēnēm, kas nonāk pudelītēs, tādās vai tādās pudelītēs, un pāri mums paliek atkritumi, kurus mēs pārstrādājam, atkal dodam citai sēnei ēst. Un arī iepakojums, es saprotu, ir no sēnēm. Jā, tieši tā, tas iepakojums ir radies dodot šos atkritumus, dodot citai sēnei ēst, kas notiek konkrētos apstākļos, konkrētās formās, un tā mēs tiekam pie micēlī materiāla. Jā. Un ar to arī viss nebeidzās. Jā, tieši tā kā pieminēja, jau mūsu produkti ir digitāli izsakojami. Katram produktam nāk līdzi sēņu pase, kur cilvēki var apskatīties tieši to konkrēto sēni, kas ir katrā pudelītē, kā viņa auga, kādos apstākļos, kādas izēja materiāli tika izmantot viņas ražošanā un citus datus. Jā. Kas ir šī sēne Latvijā? Mums tāda auga? Tā ir ežu dižadatene.
Jā, sarežģīts nosaukums, bet vairāk zinām, kā Lion's Mane sēne. Latvijā viņa neaug. Latvijā aug viņas māsa ežu korallene, kas izskatās mazliet savādāka, bet viņi ir, man šķiet, viņi ir ierakstīti sarkanajā grāmatā, tāpēc nevajadzētu viņu novākt. Jā, ja jūs redzat kaut ko... Tāpat neviens viņu neatradīs mežā, visi zin, tur tikai gailens un bek. Jā, bet tomēr, ja jūs redzat kaut ko līdzīgu, tā nav šī sēne, labāk viņu likt mierā, jā. Dabīgi viņa aug Japānā, Ziemeļamerikā, vairāk kalnēnās vidēs, viņa mums pa karstu vasaras un tā. Nu labi, un kāpēc mums viņa būtu jālieto? Ja man negaršo sēnes, kāpēc man būtu jālieto ežu dižadateni? Jā, ja negaršo sēnes, tad vajadzētu pagaršot šo sēnu pagatavot, jo mums ir izdevies apmānīt cilvēkus, ka tas ir burgerī, ka tā ir vistas gaļa, nevis sēne, jo tā garša ir ļoti specifiska, viņa negaršo pēc beku mērces, ar viņu var apmānīt arī vegānus, kad viņi ēd gaļu, jā. Tas ir viens, ka viņa ir garšīga sēne, bet viņa ir ļoti augstvērtīga sēne, un tas ir tas iemesls, kāpēc mēs viņu audzējam un ražojam uzturbagātinātais ekstraktu formā. Viņa palīdz kognitīvajām spējām, klīniski pierādījumi un grupu pierādījumi, jā, ka viņa palīdz tieši smadzeņu nervu sistēmai ilgtermiņā sevi uzturēt kārtībā, un tie ir galvenie iemesli, kāpēc viņu būtu jālieto. Nu, skaidrs, un ja tā kā nepatīk tās tabletes rīt nost, tad es saprotu, ka var arī šķidrā veidā to sēnu uzņemt. Jā, šis mums ir sadarbības projekts ar dzērienu ražotāju, kur mēs izveidojām funkcionālo kombuču, kur īstenībā saturā ir 2 sēnes, jo kombuča tiek radīta tējas sēnes palīdzību, kurai procesa beigās tiek pievienots mūsu sēņu ekstrakts. Un, rezultātā rodās funkcionālā kombuča. Mēs esam aprēķinājuši, ka vienā pudelītē ir 1 dienas deva nepieciešamais ežu diždatenes ekstrakts. Jā. Un kur es tādu kombuču varu iegādāties, vai viņa jau ir pieejama veikalos? Mēs īstenībā šo kombuču prezentējam tieši Riga Food izstādē. Lieta ir jāpaciešās. Pilnīgs jaunums, tātad uzmanību meklējiet, drīzumā būs. Man vēl tāds jautājums, jūs esat no Cēsīm, jums tur ir savā laboratorija, veikals, darbnīca, kas jums tur ir? Un ko pie jums tur varbūt var aizbraukt apskatīties vai kaut ko jaunu uzzināt? Jā, mēs kā uzņēmums cenšamies būt atvērti, tāpēc mēs gaidām ciemiņus jebkurā brīdī uz Cēsīm. Jā, var apskatīties gan kā pašas sēnes aug, gan kā mēs pārstrādājam. Labprāt vadām ekskursijas, pastāstam. Mēs vadām arī meistarklases, kur mēs cilvēkiem, interesantiem mācam, kā šādu sēnu var izaudzēt arī pats mājās vai citas sēnes. Parādām, kā mēs to darām, pamācam, kā to var darīt mājās ar vienkāršākiem līdzekļiem un beigās uzcienājam arī ar sēņu pusdienu ēdienu. Un atgādiniet, kurā stendā Riga Food jūs var atrast? Mēs esam I25 stendā inovāciju kvartālā. Nāciet uz inovāciju kvartālu, uz I25, lietojiet sēnes, esiet fokusēti, enerģiski, veseli. Nu, ko es vēl varu teikt? Saskandināsim. Par veselību.